Rīgas plānošanas reģiona pasākums starpinstitucionālā sadarbība pakalpojumu bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem notika 2023. gada 28. novembrī Kultūras centrā Siguldas Devons. Pasākums finansēts Eiropas Savienības atveseļošanās un noturības mehānisma plāna investīcijas 3112I projekta pašvaldību kapacitātes stiprināšana, to darbības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanai ietvaros. Pasākumā speciālisti no dažādām jomām dalījās zināšanās un pieredzē darbā ar bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem un rosināja idejas starpinstitucionālās sadarbības uzlabošanai. Par dažādām sociālās rehabilitācijas programmām pieredzē dalījās Līga Tetere, Rīgas domes Labklājības departamenta sociālās pārvaldes sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm un bērniem vadītāja, Leonards Kokorēvičs, biedrības Resiliences centrs jaunatnes sociālais darbinieks, Vita Beinerte, piedzīvojuma terapijas praktiķe. Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības sniegtām sociālās rehabilitācijas programmām bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem. Autori sāk stāstu par to, cik svarīgi izprast, kā jūtas bērni ar uzvedības traucējumiem. To var salīdzināt ar braukšanu pa nepazīstamu ceļu, iespējams bīstamu, kurā ir neparedzami notikumi, piedzīvojumi un izaicinājumi. Bērns saskars ar sarežģītām saskarsmes situācijām, krīzēm, gadījumiem, kuros rodās šī nepazīstamā ceļa izjūta. Un tad pašvaldības resursi ir kā navigācijas sistēma, kas parāda ceļu, bīstamos pagriezienus tajā, piedāvā alternatīvus ceļus uz mērķi. Rīgas pašvaldība piedāvā vairākas sociālās rehabilitācijas programmas bērniem, tā skaitā individuālās. Dažas no programmām ir ar izmitināšanu. Pārsvarā tās ir grupu programmas. Rīgas pašvaldība ir attīstījusi šo piedāvājumu no 2016. gada, programma maziem bērniem izveidota 2019. gadā. 2023. gadā izveidota jauna, individuālā sociālās rehabilitācijas programma pusauģiem ar izmitināšanu bērniem, kuriem ir īpaši smagas uzvedības un saskarsmes problēmas. Reizēm programmas izveide ilgst 2 vai vairāk gadus. Lai programmu īstenotu, pašvaldībai ir vajadzīgs pakalpojums sniedzējs, sadarbības partneris, finansējums, ideja un pakalpojuma apraksts. Tad seko izpildījums un rezultāti. Būtiska ir informācijas aprite un komunikācija. Rīgas pašvaldībā sociālais dienests strādā ar klientiem, nodrošina pakalpojumus. Labklājības departaments kopā ar sociālo dienestu analizē datus 4 reizes gadā un plāno sociālos pakalpojumus. Domes sociālo jautājumu komiteja pieņem lēmumus. Pakalpojumu plānošana aptver gan skaita izmaiņas, gan kvalitatīvus uzlabojumus. Programmas palēciens un dari. Programmās bija 2 posmi, taču tika konstatēts, ka jauniešiem pēc programmas nepieciešams turpināt saņemt pakalpojumus, lai atkal neiestātos krīze. Individuālā programma Pārinieks ir efektīva. Laika gaitā tika palielināta tās pieejamība līdz 2022. gadam no 30 līdz 45 ģimenēm. Arī šādām izmaiņām ir nepieciešams papildus finansējums. Ilgstoši tika diskutēts par mentoru pakalpojumu, sākotnēji ārpus ģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Rīgas pašvaldība strādā pie tā, lai tas 2024. gadā būtu pieejams Rīgas pašvaldības bērnu un jauniešu centrā. Saistībā ar naukšēnu sliekšanu Rīgas pašvaldībā saulēcīgi tika domāts par pakalpojumiem pusauģiem ar īpaši smagiem uzvedības traucējumiem. Bija skaidrs, ka šie bērni neiekļaujas grupu programmās. Atbilstoši tika izveidots jauns pakalpojums – individuālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu pie dabas, izvairoties no pilsētvides, kur būtu vilinājums lietot atkarību izraisošas vielas un citu destruktīvu uzvedību. Programmas paredzētas 2 gadus garas. 2023. gadā tika izveidots kopienas centra pakalpojums. Programmu izmaksas ir iespaidīgas, taču katra ir pamatota un atbilst vajadzību sarakstam. Vajadzību sarakstā gada gaitā iekļauj pakalpojumu vajadzības, tās izskata sociālo jautājumu komiteja, pēc tam Rīgas dome, kura lemj par finanšu piešķiršanu. Grupu programmas tiek komplektētas rudenī, un tajās nevar iekļaut jaunieti programmas vidū, piemēram, februārī. Tomēr gadās, ka krīze notiek un atbalsts nepieciešams, piemēram, februārī.
Šī ir viena no grūtībām pakalpojumu nodrošināšanā. Šajos gadījumos sociālais dienests piedāvā jaunietim vietu nākamajā programmā, nākamajā rudenī. Sociālās rehabilitācijas programmas ir līdzīgas pēc sava satura, ar atšķirīgām pieejām, bet kopumā to aktivitātes vērstas uz mērķi nodrošināt jaunietim problēmu mazināšanu un palīdzēt pēc iespējas veiksmīgāk integrēties skolā, sabiedrībā un būt veiksmīgam savā dzīvē. Daudzās programmās ir iespēja papildus saņemt psihoterapeitu un psihiatra konsultācijas, dažādas mākslas terapijas un citus resursus. Pārnieka programma ir vairāk vērsta uz darbu ar ģimeni. Tā tiek sniegta ģimenēm, kurās bērnam vai jaunietim Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta kārtībā ir izstrādāta uzvedības sociālās korekcijas programma. Ģimenes iesaisti nozīmē darbu ar vecākiem, brāļiem un māsām. Programma tiek sniegta tik ilgi, kamēr sasniedz plānoto rezultātu vai ir citi pamatoti iemesli to pārtraukt. Raksturojot jauniešu sociālās situācijas, nākas atzīt, ka reizēm pašvaldība nav paspējusi laikā un jaunietis ir miris. Arvien spilgtāk iezīmējas bērnu un jauniešu mentālās problēmas. Izglābt bērnus, kad ir suicīda mēģinājumi, pārdozēšanas, medikamentu lietošana, nevēlēšanās dzīvot, ir izaicinājums. Problēma ir arī ģimeņu motivācijas trūkums. Reizēm ir sniegta palīdzība bērnam, bet ģimeni nevar nekādīgi iesaistīt, lai uzturētu labos rezultātus. Pat mazo bērnu programma varētu būt preventīva, jo bērni mazi no 4 līdz 9 gadu vecumam. Taču praksē tiek konstatēti izteikti uzvedības traucējumi, agresija pret sevi, pieaugušajiem, citiem bērniem un nespēja kontrolēt savu uzvedību. Arī mazo bērnu programma ir pakalpojums ģimenei kopumā. Liels darbs tiek veikts ar vecākiem, tā skaitā apmācības emocionāli traumētu bērnu aprūpē. Programma ir augstu novērtēta, vecāki atzīst tās efektu. Efektīva ir piedzīvojuma izglītība, izbraukuma treniņi, ģimeņu nometnes, kas ir vērsts uz bērnu un vecāku piesaistes stiprināšanu. Programmas attīstīšana notiek sadarbībā ar institūcijām, kas ir ieinteresētas situācijas risināšanā, tā skaitā potenciāliem pakalpojumu sniedzējiem. Rīgas pašvaldība detalizēti izstrādā sociālo pakalpojumu aprakstus, kur ietver informāciju par klienta profilu, iesaistes un sadarbības metodēm, kāds būs sagaidāmais rezultāts. Tāpat ņem vērā Labklājības ministrijas, Tieslietu ministrijas, Valsts bērnu tiesību inspekcijas norādījumus. Piemēram, attīstot pakalpojumu, kurā bērnam tiks ierobežot piekļuvi ierastai videi un komunikācijai, tika izvērtēts, vai tas atbilst bērnu tiesībām. Starpinstitucionālā sadarbība ir bijusi veiksmīga. Visas puses ieinteresētas un aktīvi sadarbojas. Līdz ar to jaunais pakalpojums pie dabas ar ierobežot piesaisti ierastai videi un komunikācijai tika izplānots un uzsākts. Jaunieši uz šīs programmas piedāvājumu rēģēja dažādi. Daudzi atbildēja, negribam dzīvot laukos, mēs negribam dzīvot mežā. Kā tad tā, man nebūs telefons? Taču 2023. gada nogalē 2 jaunieši piedalās šajā programmā. Katrs dzīvo laukos tālu no Rīgas, kopā ar audzinātāju, kurš ir galvenā atbalsta persona. Audzinātājs sniedzot atbalstu veido šo uzvedības normalizāciju. Pakalpojuma saturā nav nekā lieka. Tikai dzīve ģimeniskos apstākļos, iesaist ikdienas darbos, dienas režīmu veidošana, došanās uz skolu, mācības, interešu izglītība. Citi speciālisti, psihologs, psihiatrs un citi pieejami pēc nepieciešamības. Skatoties statistiku, redzams, ka no pirmajām programmām 2017. gadā skaitļi ir auguši, tā skaitā arī izdevumi. Attiecībā uz bērniem nav lētu risinājumu. Audzinātāju un sociālo mentoru darbs ir atbilstoši jāatalgo. 2024. gadā tiek plānots iesaistīt vēl vismaz 2 jauniešus individuālajās programmās ar izmitināšanu. Starpinstitucionālās sadarbības labā prakse ir sadarboties pakalpojumu izveidē, ieviešanā, novērtēšanā un pilnveidē. Komunikācija un pušu iesaisti visos šajos posmos nodrošina vienotu izpratni. Arī finansējuma modeļu pilnveide ietekmē sadarbības rezultātu. Piemēram, pašvaldība maksāja biedrībai par programmas īstenošanu konkrētam skaitam jauniešu, taču tādā gadījumā netika apmaksāts biedrības darbs, ko tā paveic, apzinot un motivējot jauniešus. Tādējādi pat finansēšanas modelim ir ietekme uz sasniegto rezultātu.
cik efektīvi pašvaldības sniedz atbalstu ģimenēm un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem, par ielu darbu un kopienas centra darbu. Jauniešu kopienas centrs Rīgā ir izveidots 2023. gada jūlijā. Tas pielieto resiliences, jeb dzīves spēka pieeju, ideju, ka katrā no cilvēkiem ir apslēpts resurss, kuru apzinoties, izzinot, stiprinot, parādās spēks pārvarēt grūtības dzīves situācijās vai pagātnes traumas. Procesu var raksturot kā trepes. Ielu darbs ir pamanīt, uzrunāt, motivēt, atvest jaunieti uz kopienas centru. Ielu darbā ir 4 soļi. Pirmie 2 ir novērot jauniešu pulcēšanās vietas un kartēt jauniešus ielās. Nākamais solis ir izdevīgā brīdī uzrunāt, lai iepazītu, izprastu viņu vajadzības, problēmas, grūtības, iemeslus, kāpēc viņi atrodas tādā vidē. 4. solis ir aicināt doties līdzi uz kopienas centru, informēt par pieejamo atbalstu un pakalpojumiem. Kopienas centra darbinieki sadarbojas ar sociālo dienestu, nododot informāciju, ja bērnam vai ģimenei ir nepieciešama palīdzība. Paralēli tiek organizētas kopības spēka aktivitātes Ziedoņu dārza rajonā, kā basketbols, gleznošanas vai zīmēšanas darbnīcas, improvizācijas teātris, galda spēles. Kopienas centrs savukārt ir vide, kur katrs var darboties un attīstīt savus iekšējos resursus. Kopienas centra mērķa grupa ir vecumā no 13 līdz 29 gadiem un citas pilngadīgas personas, tai skaitā seniori. Dienas pirmajā pusē kopienas centrs piedāvā aktivitātes senioriem, bet pēc 16 jauniešiem. Piektdienās tiek īstenoti starppauģu pasākumi, kuros piedalās gan jaunieši, gan arī seniori. Katrai nedēļas dienai ir cita tēma. Kopienas centrā ir veselības istaba, kur 1 reizi 2 nedēļās ir pieejamas konsultācijas. Praksē tā ir lielāks pieprasījums par prognozēto. Kopienas centrs organizē arī brīvprātīgo darbu. Jauniešu situācijas raksturo drošu attiecību trūkums, ilgstošas konflikta situācijas, vajadzība pēc piederības, draudzības, nodarbinātības, piedzīvotas mobbinga situācijas skolā, sociālā trauksme un saskarsmes grūtības, trūkst saturīga brīvā laika pavadīšana, identitātes meklējumi, neordinārs paštēls. Mēdz būt mentālas veselības grūtības, kas laika gaitā parādās arvien biežāk, arvien vairāk jauniešiem. Jāmin arī ierobežotas iespējas apmierināt pamatvajadzības, ēst, pajumte, higēna. Kopienas centra pakalpojumi tiek plānoti tā, lai pēc iespējas sniegtu atbalstu tajās jomās, kurās ir konstatētas šīs problēmas. Nodarbību saturs sniedz jauniešiem trūkstošo informāciju, tiek sniegts speciālistu un kopienas savstarpējais emocionālais atbalsts, ir iespēja lietot datoru, internetu, sākt pašam darboties kā līderim un mentoram. Tiek panākts pozitīvs efekts, jaunieši jūtas piederīgi kopienas centram. Ielu darba, kopienas centra un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ir savstarpēji saistīti, un daudziem jauniešiem, kas apmeklē kopienas centru, tiek piedāvāts uzsākt sociālās rehabilitācijas programmu par piedzīvojumu terapiju. Latvijā salīdzinoši inovatīva pieeja pārņemta no ārvalstīm, kur tiek pielietota jau 50 gadus. Tās 3 elementi – piedzīvojums, terapija un izglītība. Piedzīvojums ir veikt kaut ko nebijušu, kas nozīmē stresu, pārliecības trūkumu. Tāpat laikā līdzās ir speciālists, kurš palīdz tikt galā ar stresu, iedrošina, mudina mainīt paradumus un piedzīvot jaunas situācijas. Notiek eksperimentālā mācīšanās. Pēc tam notiek refleksīvā novērošana kopā ar programmas vadītāju, pārunājot, kas veicās, kas neveicās, kas pietrūka, ko vajadzētu darīt citādāk. Piedzīvojuma terapijas mērķi var būt dažādi, atbilstoši konkrētā jaunieša grūtībām un vajadzībām. Tās var būt sociālās prasmes, spēt komunicēt par savām vajadzībām. Piemēram, piedzīvojums dabā māca, ka saulēcīgi jāziņo, ja salst kājas, nevis vakarā, kad jau ir par vēlu. Piedzīvojums stiprina pašapziņu, ticību savam spēkam, spēju uzņemties vadību. Jaunietis apgūst arī praktiskas dzīves iemaņas. Komandas darbā jaunieši apgūst veselīgu strateģisko situāciju risināšanas prasmes, jo nevar kā mājās vienkārši aizcirst durvis. Te ir komanda un nepieciešams vienoties.
Ārvalstīs piedzīvojuma terapija ir papildus pakalpojums daudzās jomās, piemēram, psihiatrijas klīnikās, skolās, kad ir adaptācijas grūtības, socializēšanās grūtības. Tā piedzīvojuma terapija, orientēšanās spēle var tikt organizēta 1.–3. klašu skolēniem, lai izpētītu un apgūtu skolas vidi. Norvēģijā probācijas dienestu darbinieki kopā ar bērniem 1 reizi nedēļā dodas pārgājienos. Arī prevencijā pielietojams piedzīvojuma terapijas metodes, kā Siguldā pašvaldībā īstenotā projekta Pumpurs bērniem, kuriem pastāv priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas risks. Autori pārstāv pakalpojumu sniedzēju institūciju un kā lielāko problēmu saskata finansējumu trūkumu. Tas tiek piesaistīts projektu veidā no fondiem. Piedzīvojuma terapijā nepieciešami arī tādi resursi, kas sociālā riska jauniešiem bieži trūkst. Atbilstošs apģērbs, apavi, mugursoma, guļamais, tāpēc institūcijā pamazām veidojas noliktava ar turisma inventāru piedzīvojuma terapijas vajadzībām. Būtiski pievērst uzmanību riskiem, jānodrošina jauniešiem pietiekošs atbalsta darbinieku skaits, lai piedzīvojums būtu drošs, lai būtu pieejama pirmā palīdzība vai palīdzība atbilstoši jauniešu veselības traucējumiem. Nepieciešams nokārtot juridiskās pušu saistības ar jauniešu vecākiem vai aizbildņiem. Autori dalās pieredzē par 6 mēnešu projektu, kas tika īstenots sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldības sociālo dienestu, ko finansiāli atbalstīja RR fonds. Jaunieši pēc šī projekta ziņoja par saviem ieguvumiem. Pirmkārt, paaugstinājās pārliecības par savām spējām grūtību pārvarēšanā, jo izrādījās, ka spējas ir lielākas darot nekā pirms tam iedomājoties. Otrkārt, uzlabojās socializēšanās prasmes, iekļauties komunicēt, būt kopā ar vienaudžiem un pieaugušajiem. Treškārt, spēja uzticēties pieaugušajiem, sēžot pie ugunskura jaunieši ir atvērtāki nekā kabinetā, daba kā psihoterapeits, un spēja uzticēties, jo līdzās ir atbalstošs pieaugušais. Piedzīvojuma terapijā attīstītās prasmes jaunieši pārnes uz savu ikdienas dzīvi. Uzsvars piedzīvojuma terapijā ir uz izaugsmi, nevis ārstēšanu. Piedzīvojuma terapija ir efektīva arī darbā ar ģimeni, veicina viņu sadarbību, uzticēšanos un pieņemšanu. Latvijā ir 10 organizācijas, kas sniedz piedzīvojuma terapijas pakalpojumus. Autori aicina interesentus piedalīties Eiropas piedzīvojuma terapijas konferencē 2024. gada jūnija 2. pusē Siguldā.